Man ir jautājums juristam, Valdim Rožkalnam. Var sakot, man aizķērā tas, ko teica Krišs Kapinieks par to, ka jaunā paudze neko nezina. To jau visi klātesošie zina, ka jaunā paudze pārsvarā gandrīz vai neko nav dzirdējusi par pilsoņu kongresu. Un Krišs pareizi pateica, ka, lai orientētos kaut cik objektīvi tajā notiekošajā un kāda ir loma pilsoņu kongresam, ir vajadzīgs ļoti jaudīgas smadzenes. Tad īpaši piepūle, lai vispār kaut ko saprastu. Un mana dzimtā aug jaunā paudze, 20 gadnieki. Viņi, protams, vidusskolā neko nav dzirdējuši par pilsoņu kongresu. Stāstīja tikai par barikādēm, par Interfronti, Tautas fronti, tur, es nezinu, vēl kaut kas, jā. Helsinki 86. Bet ko jūs teiktu vidusskolniekiem? Lai viņi saprastu to pilsoņu kongresu jēgu un būtību. Jo tikai tad jēga ir turpināt, ja cilvēki saprot to jēgu, kas ir jāturpina. Kā varētu vienkāršā valodā pateikt, kas tad ir pilsoņu kongress? Teiksim, jauniešiem vēsturi, manuprāt, ir jāskaidro diezgan vienkārši. Tātad par to, kad ir pastāvēja 18. novembra Latvijas Republika, viņi zina, svētkus atzīmē, un par to nebūtu problēma. Par to, kad bija Krieva okupācija, arī viņi zina no vecmāmiņu un no vecāku nostāstiem. Jautājums ir par vēstures krustpunktiem, tātad 1990. gadā. Un manuprāt, to var izstāstīt ļoti vienkārši, kad bija divi ceļi. Tā kā mums te māca oficiālā propaganda parlamentārais, kaut gan pareizāk jau pilsoņu kongress bija parlamentārais ceļš, un parlamentārais bija sovietiskais ceļš. Kad bija divi ceļi, Latvijas Republikas patiesa atjaunošana, un otrs ceļš bija tā kā, teiksim, Baltkrievijā, Ukrainā, tātad attiecīgās republikas pasludināšana par brīvu un jaunas republikas radīšanu. Un, manuprāt, to bērni saprot. Vismaz manējie to saprot. Tātad, ko nozīmē valsts atjaunošana, ko nozīmē Padomu Republikai iedot neatkarību. Ja? Lai iet, un tas ir tas atslēgas punkts, un par to, manuprāt, varbūt tās pat nebūtu diezgan liela jautājuma. Un ir kaut kāds jau progress arī nav jau tikai negatīvu. Tad, kad man bija meita pirms mācījās, un viņai bija laikam sabiedriskajā zinātnēs lika prasīt, lai uzrakst, kas ir labs un kas ir slikts pēc atjaunošanas, neatkarības atgūšanas, un tad es to apmēram uzrakstīju pa privatizāciju, kaut ko viņai priekšā, tad skolotāja jauni teica, no kuras avīzes vai no kuras vecmāmiņas teiktā. Bet tagad, kad mana mazmeita paklausoties arī Anīts Brents, kurā viņa tādā filmā piedalījās par vecētiņu, tādu maziņu ģimenes filmiņu to mācījās, un viņa tātad veltīja. Viņai bija, kā tagad moderni saka, projektnedēļa, un viņi izgāja skolu olimpiādē ar to, ka viņi aprakstīja tātad viņas vecā tēva publikācijas laikrakstos Pavalsnieks, literatūrā, mākslā un darbība pilsoņu kongresa struktūrās. Un pat
Tā tad nebija nekāda negācija. Vienkārši vajadzīgs ir, ja ir saprotoši cilvēki, tad arī var saprotoši to izstāstīt un var arī to saprotoši to novērtēt. Tā kā jaunatnei, manuprāt, ir tā tad viņi saprot, tātad turpinām Padomju Savienību, turpinām padomju Latviju, 18. novembra Savienību. Viņus tikai mulsina tas, kad juridiski arī augstākā padoma pieņēma Latvijas Republikas atjaunošanas ceļu, bet faktiski īstenojās PSRS Republikas pilnveidošana. Tā ir tā kļūda, jā. Uz to viņiem jāvērš ir. Paldies. Jā, sakiet, precizējuši. Ko jūs teiktu Sandrai Kalnietei, kura teica, ka Pilsoņu kongresa aktīvisti esot lidinājušies tiesiskā tīruma debesīs? Ka tas ir kaut kas tāds nereāls, ja, ka būsim reāli, ka tikai šitā varēja, kā tagad. Tiesiskais tīrums, jeb tiesiskie ietvari ir nepieciešami jebkuram godīgam sabiedriskam procesam. Nevar, kā lai saka, balstīt kaut ko uz meliem vai uz tiesisko izdevīgumu. Es saprotu, kas attiecās uz šiem cilvēkiem, viņi ir nonākuši tādā situācijā, kad ļoti vēlās pašslavināšanos. Un tad viens otru slavē, es tur biju pie tāda partijas funkcionāra, viņš tur bija tāds, es tur aizgāju pie tāda rakstnieka, viņš tur teica tā, un viņi viens otram sit uz plecu, un visu laiku jaunajā paudzē taisa kaut kādu ilūziju par 4. maiju lielo varoņu darbu, kur, ko var teikt, es nekomentāšu.